ir jautājums, Dome atbild. Uz šo brīdi skolas reformā viena no tām aktuālākām lietām, ko jāpaveic pilsētas domē, sadarbībā, protams, ar izglītības pārvaldi pilsētas. Un šeit runājot nevis par kādu konkrētu vai konkrētam skolam, bet par visu sistēmu, izglītības sistēmu kopā, Rēzeknes pilsētā. Un šajā sakarā izkristalizējas divas lietas un divi darbi, ko mums jāpaveic. Pirmais ir sapludināt un faktiski reorganizēt divas skolas, gimnāziju un pirmo vidusskolu. Sapludināšanas rezultātā mēs dabūsim vienu spēcīgu un visām prasībām atbilstošu vidusskolu, gimnāziju. Visdrīzāk tas nosaukums, ko mēs piešķirsim, tiks saistīts ar pirmo skolu, pirmas skolas gimnāzija, pieņemsim, vai pirmā gimnāzija Rēzeknes. Ir varianti, un tā rezultātā saglabāsies gan geogrāfiski visas telpas skolas rīcībā. Tas nozīmē, ka pirmā skola mēs plānojam, protams, tas nav lēmums, tas tikai provizorisks redzējums, kā tas izskatīsies. Tad paliks visas kopīga skola paliks telpas, gan gimnāzijas, gan pirmās skolas telpas. Vienīgais, ka tas sadalījums viņš tagad izskatās sekojuši, kā pamatskola vai sākumskola līdz 6. klasē tad īstenos savu programmu gimnāzijas telpas, un attiecīgi vidusskola un gimnāzija ar progimnāziju realizē savu programmu pirmas vidusskolas telpās. Attiecīgi ar šo lēmumu būs iespēja un jau bez jebkādiem pārsteigumiem izmantot Eiropas struktūra fondu programmu no pilsētvides programmas, kuras paredzētas gimnāzijām. Un faktiski tas nozīmē, ka Rēzekne, kā arī jebkura cita liela pilsēta, varas pretendēt uz pietikuši lielu naudu gimnāzijas sakārtošanai, jaunu mācību līdzekļu iegādāšanai un arī rekonstrukcijai pati skolai. Tur varbūt iekļaut arī darbi, kas saistīti ar sporta objektiem, kas piederēs apvienotai skolai. Un tas nozīmē, ka apmēram 3–2 miljoni mēs varēsim izmantot šīs skolas sakārtošanai. Protams, pilsētas iedzīvotāji ir lietas kursā, ka pirmas skolas rekonstrukcija ir ļoti aktuāla lieta. Gan siltināšana ir vajadzīga šai skolai, gan iekšējā rekonstrukcija. Otra skola, kas arī pēc izglītības pārvaldes piedāvājuma arī skars reorganizācija, tā ir 4. vidusskola, kura visdrīzāk būs apvienota ar vakara skolu. Un arī sauksies kā skola, kur realizēsies gan programmas, vakara skolas programmas, gan arī pamatskolas programma. Tad no 1. līdz 9. klasēm. Attiecīgi abos reorganizācijas gadījumos mūsu galvenais uzdevums optimizēt pilsētas izglītības sistēmu tādā veidā, lai gan izpildīt visas ministru kabineta un izglītības ministrija prasības attiecībā uz vidusskolām un uz vidusskolu tīklu, gan attiecīgi prasības uz gimnāzijām, un tāpat laikā saglabāt pedagogus pirmām kārtām un uzlabot mācīšanas iespējas skolēniem, kā arī palielināt tas iegūtas izglītības kvalitāti. Tas, kas attiecas uz skolām, protams, ka mums jau gaida nākamie lēmumi, jo par reorganizācijām, skolu reorganizācijām un sistēmas reorganizācijām pieņem lēmumu pilsētas dome, un attiecīgi mēs gaidām no izglītības pārvaldes jau dziļi izstrādātas un pārunātas visas instances
projektus tam reorganizācijām, un attiecīgi deputāti jau tālāk spriedīs un apstiprinās vai neapstiprinās šos lēmumus.